Nu, ierodamies Stokholmā Frihamnas terminālī, jā. No šejienes sākās mūsu ceļojums, nelielais pa Stokholmas pilsētu. Vēstnieku māju, rajonu apmeklējām, visu to redzējām pa autobusa logu. Mūsu gide bija bijusī, šeit jau esam pie Vasa muzeja, pa Lodrāžām, iekšā tur esot liels kuģis. Jā, arī tramvaju muzejs redzams. Tad, kā jau teicu, gida no Pēterburgas jau ilgāku laiku dzīvo Stokholmā. Stokholmā ļoti daudz kanālu, tiltu, salu. Viss pamatā ļoti klinšaina. Mājas bieži vien no Karaliskais teātris šeit redzams, jā. Nu, šeit ieeja pie vienas no sabiedriskām ēkām. Diemžēl neatceros, pa kādu gāja runa. Nu, iekšpagalmu šīs ēkas, jā. Te arī noteikti ēkas daļas var apmeklēt turisti, bet tas viss, protams, pa maksu, un tad, kad viņiem ir vairāk laika. Mums tā ekskursija ilga apmēram 3 stundas, jā. Tā kā paliek tikai 2 stundas līdz kuģa attiešanai. Nu, joprojām šī ēka ar lielo iekšpagalmu. Nu, vidū mūsu gide stāsta par Stokholmas vēsturi. Stokholma esot dibināts, saistībā ar šo te baļķi, jā, pie kur jāpieskarās, tad vienmēr pie viņa atgriezīšoties, jā. Stok, tas esot baļķis it kā, un holm, tas ir kalns, jā. Nu, jā, atkal mēs joprojām pie šīs ēkas esam. Stokholma it kā ir dibināta pie šis ir ezeru ūdeņi, kas savienojās ar jūru, jā. Kāda moderna ēka otrā pusē. Redzami baznīcu silueti, toņi. Nu, durvis un vēlreiz durvis. Tās interesē Ingrīdu. Tāpēc viņa tam pie, viens no Zviedrijas karaļiem,
Zviedrija, kā zināms, bija kādreiz liela impērija. Karaļpils viens stūris redzams. Pats viņš tur arī dzīvo, taču ne jau visā pilī. Lielākā daļa ir pieejama apmeklētājiem par zināmu maksu. Sēdējām pašā autobusa priekšā. Te bijām izkāpuši laukā, izkāpām vairākas reizes laukā un pēc tam no autobusa atvadījāmies. Tur šeit vecpilsētā, ja? Vēl braucām atbilstoši. Krīze kuģis Viking. Kapēnīca. Fonā. Viking, acīm redzot, ir, kā saka, kuģis, kas paredzēts ilgstošām krīzām. Krīts visām ir izēja uz ārpusi, jā. Tādā arī varbūt kādreiz derētu doties ceļojumā, ja attiecīgi līdzekļi to pieļaus. Šeit redzam tuvāk, kāda izskatītos kā īts, balkoniņš. Labi ir riteņbraucēju celiņš. Riteņbraucējiem Stokholmā ir liels priekšrocības. Gājējiem ļoti jāuzmanās no tiem. Fonā Karaļa pils. Arī manai karalienei Ingītai fonā pils. Šeit vispār ir sastopami daudz turistu autobusi. Pašiem sākās vai beidzās attiecīgie turismu maršruti. Vismazākā skulptūra Stokholmā. Skulptūriņai esot jāpaglauda, jāpabērzē galva un kaut kas esot jāvēlās, ja. Ingrid tā izdarīja, ja. Tā gan nav Ingrid, ja, bet apmēram tas process šādi notiekās, ja. Viens no stūrīšiem vecpilsētā, ja, pa galmiņiem. Šaurās ieliņas, tās apmēram tāds pašs kā mums Rīgā, ja. Pamatā viss ir bruģis, arī Rīgas bruģis nāk no Zviedrijas, cik mēs zinām. Šeit torte, kur būtu labprāt, es būtu savācis, bet Ingrid man neatļāva, ko lai dara. Teica, ka mājās esot garšīgāks, tā arī ir. Te kaut kādas cīņa, kaut kāda jūras nezvēra, to es īsti neatceros, to fabulu. Atkal senā, kā saka, pēcpilsēta, ja.
Nu, šitā ir mākslinieku un bohēmistu vieta, jā. Te vakaros salasās dzeļļi un visādi citādi. Bohēmas mīļotāji, Stokholmas, jā. Nu, protams, vasarā, jā. Nu, velosipēdi ir visur, kur vien iespējams. Ir arī daudz velosipēdu piestādnes, tā kā, nu, tās gan mēs tā speciāli neuzgājām, bet to es atceros no iepriekšējām reizēm. Nu, atkal kārtējās šaurās ieliņas, vai ne, vecpilsētā. Šeit mēs esam pie Vācu baznīcas. Nu, pamatticība Zviedrijā ir luteriskā ticība, jā. Nu, šeit bija kāda vācu tirgotāju baznīca, jā, viņi joprojām kalpo vāciešiem. Nu, baznīcas iekšēna apmēram tāda pat kā daudzas mūsu baznīcas ar vitrāžām, skaistas. Luteriskā ticība kādreiz bija obligāta. Vispār. Attiecīgi tas bija tā, ka pat draudzē nav sots, ja nebija luterticīgs. Tātad ir diezgan stingri reliģiskie noteikumi. Šeit svecītes tiek iededzināts, nu tiesa nav tā kā pareizticīgo dievnamos mums no vaska, bet te no parafīna vienkārši, bet, nu, tradīcija jau ir tradīcija. Nav sliktu lietu. Viens no ievērojumiem Stokholmas ļaudīm vasaras kafejnīcas jau visu jau bija atvērtas vaļā, jā. Nu, 3 nami, gluži tāpat kā mūsu 3 brāļi Vecrīgā. Nu, jāsaka tā, kā mums teica, ka šeit tās naudiņas, kas jāmaksā par dzīvošanu, ir ļoti augsts, lai gan ērtība nav nekāda. Nu, šeit ir viens slavens akmens ar runu rakstiem, jā. Mums te par to stāst gide mūsu, nu, kas ir tādi runu raksti, tie senskandināvu valoda, cik es saprotu, jā. Rakstība, jā. Attiecīgi arī šaujamais blakus, lielgabals, jā. Nu, viena no puķbodēm, Rūbaks redzams, nu, tālumā Zviedrijas Rikstāgs, ja, parlaments. Nu, mēs ejam šeit cauri viņam, un šeit faktiski sākās galvenā ieliņa, turistu viena no galvenākām ielām, ja. Nu, pāršķērsojam kanālu un mainās viņas nosaukums, ja. Nu, mēs tieši dodamies uz to pusi, kur mūsu ceļš tālāk ved, aizmugurē paliek Riksdāgs ar moderno piebūvu, nu, tur es savulaik esmu bijis, jā, 1992. gadā. Tāpat kā Čakmaijas iela, sākās viena iela, bet šeit, nu, mainās uz Dortingengātenes ielu. Gātena, jā, ir iela,
Nu, Stokholmā zināmā mērā ir viegli orientēties, tāpēc, ka uz katru ielas stūri obligāti ir abu vielu nosaukumu un numuri, kādi tur būs, no kāda numura līdz kādam ies iela, ja, no attiecīgā stūra, ja. Tātad, nav tā kā Rīgā bieži vien nevar saprast, kas tā pa ielu, kurai ielai nams pieder. Stokholmā tā gluži nav. Nu, šeit mēs satikām pāri no Irkutskas, ja, piesaistītā uzmanību tā cepura Baikāls, ja. Nu, pat cik mēs arī esam pie Baikāla bijuši, ja, Ingrīda abi un es viens pats tur esmu bijis pāris reizes. Uztaisījām kopīgi bildi, pārmījām pāris vārdus, ja. Nu, redz, cik tā pasaulīte ir maza. Nu, joprojām turpinām virzīties pa savu gājāju ielu, jā. To mašīnas nebrauc, nu, ir tur, kur ir šķērso lielākas ielas, tur, protams, ir regulējām kursā. Nu, esam Hoteļa Geits tirdziņā, jeb zemnieku tirdziņā. Nu, zemnieku tur nav ne smags, tur pamatā tirgo tā teikt čigānu un līdzīgi. Melnīksnēji cilvēki, jā. Kā jūs redzēt, viss tad pamatā ir pakārtos tam, lai smuki izskatītos, nevis lai kaut ko pārdotu. 7:00 no rīta atbrauc traktori ar tādām kā kūbām, orēm, ja? Un tad tie, teiksim, tie jumtiņi ir no oru malas un atbilstoši viņi tur no 7 līdz 9 iekārto tirdziņu, vai ne, un savukārt 5:00 tas viss tiek novākts, vai ne, nekāda atkrituma, nekas nepaliek, viss aiziet atbilstoši kanalizācijā, un tur vakarā ir laukums. Un šeit, kur kāpnīca, tur tālāk ir teātris, viens no teātriem. Un 2006. gadā man diezgan daudz laika nācās šeit pavadīt, jā, jo vajadzēja jau kaut kā to eksistenci savējo nodrošināt. Nu jā, te man bija tāds kā office, vai ne, protams, pēdiņās, jā. Tā kā kaut ko vajag atcerēties arī no iepriekšējiem Zviedrijas braucieniem. Nu, te mēs esam blakus tam tirdziņām vienā ēstuvē, nolējām paēst ēdiens diezgan ass bija, bet, nu, vismaz, kā saka, atzīmējamies ar to, ka bijām arī vienā ēstuvē. Vajag jau doties apakaļ, bet nebija sevišķi daudz laika, un tāpēc mēs vienkārši steidzamies, ja? Nu, un te ir pirmais autobus, kas dodas uz Frihamnen. Viņš diezgan ilgi līkumoja, jā, tāpēc mēs nokavējām vienu ekskursiju uz kuģi pie kapteiņa, bet, nu, ko var darīt? Te atkal var redzēt, ka cilvēki dodās uz termināli, atgriežamies uz savu kuģi, vai viņi jau redzēt pa kreisi.